Nu, paēdi. Bija garšīgi. Kā tev darbā gāja? Es negribu par to runāt. Mums vakar bija klases vakars. Un mazais Pēteris, es vairs nezinu, kā ar viņu tik galā, jo šoreiz viņš izdomāja, ka podā jānoskalo plaukšanas. Nu, un es mēģināju zvanīt viņu vecākiem. Es nedomāju, ka tas vēl kādreiz palīdzēs, tāpēc, ka, manuprāt, viņiem ir pilnīgi vienalga par viņu pēdu. Tu teikt, vecāki neko neteica? Nē. Tad man viņi pienāk uz ielas un es saku, ko tu vispār runā? Es zinu, kas es esmu, tur jau tā lieta. Wow, smuka māja. Kur tālāk, ja? Es par šodien varēšu ar Raimondu pārnāt pa vakardienas spēli. Diezgan sīva bija. Vispār, ko tu Raimondam taisies pusdienās? Par Raimondu, jā. Tie ir viņi. Nāk! Kas tu dās? Mans vārds ir Joshua. Čau, tētī! Agnes? Jā, šis ir Joshua, šis ir mans jaunais draugs. Iepazīsties. Jaunais draugs? Kur ir Raimonds? Čau. Raimonds nebūs? Kā Raimonds nebūs? Cik ilgi jūs esat kopā? Nu, īstenībā gandrīz jau mēnesis. Jā. Un es tikai tagad vēl uzzinu par šito? Nu, kā? Es taču teicu mammai, un šī bija to pateica. Viņa man neko nav teikusi. Čau, mam! Kāpēc tu teici nepateici par Joshua? Sveiki. Un jūs būtu Agnes māsa, vai ne? Nē, Joshua. Mamma? Tu jau man neatzīst. Jā, brālis. Jā, Joshua. Nu, beidz, nu. Tas viens teicis. Es tā kā dzirdēju, ka tu jau zināji par šito te. Nu, jā, bet es gribēju pateikt, bet kaut kā nestāstu. Varbūt mēs varētu iet ar tevi sāk gatavot pusdienas, un tu varētu, mēs esam vieši parunāties, iepazīties. Ejam. Sēdies. Mīļā, uztaisīs lūdzu vēl vienu kafiju man? Jā, protams. Un ar ko tu nodarbojies? Ar baletu. Baletu. Tā kā triko. Vispār ir Petit Chauffeur Rimleux, kas ir ļoti svarīgs priekš baletu, bet jā, nu, personīgi es esmu 3. kursa RHV absolvents. Pašlaik Rīgas horeogrāfijas skola tiešām patīk. Labākais students klasē. Un kādas vēl tev ir intereses? Brīvajā laikā es nodarbojos ar herbāriju. Herbārijas. Jā, tieši tas. Viņam patīk herbārijas. Pēdējā laikā esmu piesaistījies pie petūnijām, tas man tā tuls augs. Jā, jūs meitu satiku tieši pļāvā. Ejil, dārgais, klausies, vai tu varētu lūdzu aiziet sazāģēt malku ārā? Jā, es aizēju. Paņem līdz Joshua arī pie reizes. Nē, es tiešām domāju, ka tā nav laba doma. Es neesmu īpaši, kaut arī, jā, labi. Es beidzot, mamma, es jūtos tik laimīgi. Es skatos uz viņiem un es priecājos, tētis tik ļoti labi satiek ar Joshua. Es vienkārši nespēju. Joshua, tu man nepatīsi. Kalniņu kungs. Tad... Man tiešām šķiet, ka es beidzot esmu atradis to īsto vienīgumu. Jā, piciņ, pareiz. Tā. Es tieši savu tēti un Joshua. Jā. Egīla, dārgais, kā jums iet?
Starp citu, mēs tūlīt ar Agnes būsim pabeiguši, būs jānāk ēst. Jā, mīļā, mēs tūlīt nāksim. No mums ātri jāpabeidz šies. Godīgi sakot, viņš ir baigais jāmpampiņš. Kur pie vēl Agnes viņu izraka? Viņš izmanto cirvi kā zāģi. Mēs tūlīt pabeigsim. Dārgie mīļie, uztabu parastu dārzu sieru piciņu kopā ar Agnesīti, ceram, ka garšos. Tu pacenties. Vispār mēs jau 3 mēnešus ar Agnes esam vegāni. Nav problēma. Jo tīri tas kā taukaini ēdieni, jums arī vajadzētu piebremzēt. Kāpēc man ir jācieš tāpēc? Tas kā Tu pati taisīji, tu nevarēji ātrāk kaut ko pateikt? Ko? Es netaisīju. Paldies, mamma, paldies. Zinājāt, ka apelsīni padara vīriešu dzimumu orgānus daudz auglīgākus? Jā, šis ir viens no iemesliem, kāpēc Jā. šo pēdējā laikā es sācu ēst ļoti daudz apelsīnus. Jā, jo mēs plānojam dzemdēt. Jā, man ir par 3 bērniem, visi tiks audzināti ārlaulībā un kā vegāni. Vai tu to dzirdi? Un vārdi jau tiek mētāti atkārt kāds Džonuāns un, piemēram, Emma, jā, un vēl jau vairāk plāns ir atvērti mūsu attiecības trešajam. Tu taču zini Raimondu, viņas bijušā? Kam trešajam? Trešajai personai. Man šim burvīgs. Raimond, ko tu te dari? Čau, Egil. Čau, mazā. Un es domāju, es nācu gribēju zināt, kādi jums varbūt ieteikumi vārdiem bērniem. Es domāju, tas ir... Man ir tik daudz. Mīļā, man bija tik briesmīgs sapnis tikko. Agnes atnāca mājās ar kaut kādu Džošua, kurš bija balidējotājs. Nekas, tas bija tikai sapnis. Kas? Tas bija tikai sapnis. Sapnis, ko? Tikai sapnis.